Čau visiem! Atnācām atkal līdz tai mazai upītei. Ejam pa dzelzceļu. Nevar saprast, kaut kāda skaņa dīvaina. Izrādās šitais ir tilts. Rihards jau lejā nogājis. Jāķer rokā. Kamēr ejam lejā, šodien makšķerēšu uz Kongera kātiņu savu vieglo, kuram tests ir no 1 līdz 10 grami un roku darbu ar rotarīšiem, kurš pagājušajā video ļoti labi sev pierādīja. Tāda aiza lejā. Tunelis. Cerams, mēs varēsim iziet cauri, jo mums jātiek pēc tam uz to pusi. O, copans arī viens ir. Te tā upe tik interesanta, strauja tāda forša. Ko, pirmais metiens? Tā ir dēļ lielajiem lietiem, kas bija pa šito nedēļu. Ūdens baigi augšā. Kaut kādu pusmetru pacēlās. Tā strauma diezgan spēcīga šobrīd ir un līmenis arī augšā. Ir. Hā! Straumītē paņēma. Tanī krācīt sākās, tur pirmais un ir. Tā, atceramies, ka forelītis jāņem. Roka ir jāatdzesē. Tā, lai viņam nav traumas. Es skatījos, ka montēju video pagājušo. Es man tādas 2 vietās roku nesaslapināju. Mazulīte ir. Daudz lielāka. Pasauc savu mammu. Ir nākošā mazulīte. Man ir lielajā straumītē. Īstenībā tas Leona roteris diezgan labi strādā tieši kapara. Es pagājušreiz noķēru vairāk nekā 20 zivis uz viņa. Un tā jau man 2 ir. Nu, labi, nav lielas, bet tā kā izdomājam, ka no šejienes sāksim. Tāda. Bet tur uz leju arī smukas vietas. Bet mums līdz 9 kaut kādas 2 stundas, jo 9 jau krēsla paliek. Mēs gribam tā, lai līdz 9 esam līdz viesunamam. Tāda saliņa smuka. Pamēģināsim te pamētāt. O, ir. Ir mazulīte. Uzrakstiet komentāros, kas te makšķerē. Cik jūs lielāko zivi esat noķēruši. Šitāds laikam var noķert non-stopā. O, ir. Aizgāja. Bet bija. Es pavilku bišku. Kaut kāda palielāka pat. O, ir. Kā tas roteris strādāja interesanti. Smukas zivis, skaistas zivis. Nu, tev jau tu nopirkt tos Savage Gear. Jā, tie jau labi. Tur noteikti jābūt. Tikai vajag paiet uz priekšu, lai es neiemetu nī zarā, kas man augšā traucē. Bet iemetu citā, bet sanācā.
Un nebija tāda laba vieta potenciāla, bet nav. Ir? Man arī tikko uzsita. Rihardam ir! Labs. Ja gribētos lielāk noķert. Tāda potenciāla vietiņa. Ko uzsita? Kaut kas labs bija. Labi uzšāva. Var jau var būt tā, kad mēs noejot gar krastu, tā zivis arī izbiedējās. Bet redzēsim, kā būs pēc tam tā cope. Aizgāja. Un laba vēl pie tam bija. Bišķi pavilka. Pašā krastā sēdēja sanāk. Bet tā bija, lielāka nekā parasti, kas nāk ārā. Ja salīdzina ar pagājušo reizi, kad mēs gājām, tā bija svētdiena, šodien ir ceturtdiena, ūdens bija zemē, vieglāk bija makšķerēt. Tagad ir diezgan grūti. Tas trauma tik spēcīga. Ir, aizgāja. Maziņa. Vienas zivs tikai bija. Ir. Vienreiz uzsit un tad pēc tam paņēma. Lielāka jau. Čitā pagaidām lielākā šodien. Labi, iziesim cauri tiltam, lai nemētātu zem tilta. Veco zēnu, kā tev cope šodien ķerās kaut kas? Lielās noķēri, jā? Malacis. Labi, mēs bridīsim cauri, ja tur varēs iziet. Īstenībā baigais tunelis tāds liels, rītīgi liels. Baigi lielais. Pat baisi paliek. Atbalsts ritīgi. Izgājām cauri tunelim. Paskaties, ka tas tunelis ir milzīgs un liels. Pirmo reizi pat tādu gāja, godīgi. Dziļākā vieta bija pie šitā līmeņa līdz pautiem. Ja droši varēja mierīgi pāriet pāri. Tikai daudz zaru, kur kājas ķērās. Bija viens. Un akmeņi pa brīdim kaut kur atsit kāju. Tā tīri normāli var iziet cauri. Tur ir baigā bedra. Gribēju tikt pāri, bet neizskatās, ka es tikšu pāri. Ja būtu kaut kāds koks varbūt. Nē, tur ir pāri zābakiem. Nebūs. Jāiet tikai pa krasta. Nē, upe met tieši līkumu un tur skalojās visu laiku ārā. Tāpēc tāda bedra ir. Mēs man tālāks esam atnākuši līdz tai salai, kad mēs iepriekšējā video tā kā sākām, pirms tās salas tur tas grāvīts bija. Tā varētu būt. Tā kā viesunams nav vairs tālu. Pagājušajā vietā sākām,
grāvis bija sauss. Vispār ūdens nebija. Tagad no viņa tek tā kā ritīga upīta maziņa. Ir grūtāk iet. Straume spēcīga, vēl projām labi. Nē, tik augstā ūdens līmenī tad darīt nav ko. Baigi grūti. O, ir. O, mazlīts. Rīč un vēl viena. Nav lielās, nav interesanti. Jā, viss viena. O, ir man arī. Šitā spēcīgāka. O, paskaties, lielākā. Šodien noteikti lielākā. Skaista. Tā, lai saudzīgi izņem tā ķīti. Opā. Bet, nu, atkal paņēma sauso roku. Nu, pa plaukst ir. Atpeldi. Sāk aizmirst tās rokas lapināt. Cik varu, cik atceros, bet tā. Šodien pirmā zivs, kuru nepaņēma. O, ir vēl viena. Tad tādā astraumītē viņas ir. Šitā arī palielāka jau nekā standartiņš. Ir? Arī. Jo lielāk zivs, jau trakāk ierī. Saudzīgi. Bet nu tagad tā viņa patraumēta tiek. Atpeldi. Vairs nav laikam. 3 dabojām un Rihardam vēl viens copi bija. Bet te pagaidām lielākās. Pagājušreiz man arī te bija cope. Un tagad es 2 noķēru. Es nemaldos. Maziņas. Tas bija ar visu. O, ir. Aizgāja. Bija diezgan smuka. O, ir uzreiz paņēma. Kā iekrita ūdenī, tā paņēma. Šitā maziņa. Šitā vieta bija pagājušais smuki. Ņēma visu laiku. O, ir. Ir. Tani astraumītē viņas tur ir tās mazās. Ar pašu krastiņu. Izlaic ārā. Es viņu redzēju, kā viņa man vienreiz uzsita, pēc tam vēlreiz cēla ārā roteri, jo vēl ņēma. O, vēl ņēma. Paņem sapakēja vēl kaut. Akal ņēma tur patām.
roteris baigi ātri sanāk slīd pāri, viņas klūp virsū. Un visu laiku sanāk tā, kad viņa aizlec garām tam roterim. O, ir. Aizgāja. Vajag daudz zivis iet nost. Nu, āķis varbūt jāmano maina. Ieķer kaut kādā kokā, tā kā es tikko ieķēru, vai pret akmeni atsit. Sāķis paliek. O, atkrita. Labs. Āķis arī paliek šitā tups. O, ir. Pat redzēju, kā paņēma aizgāja. Galvenais arī ne no šurienes, ne no turienes izlēca. Viņam arī ir. Viņš gar šito kastu nometa. Viena viņam aizgāja, pēc tam viņš tina tālāk un vēl viena paņēma. Nekur tur nolēca forele. Pirmo reizi redzēju, kā foreli izlēca. Aizējām līdz kokam, tur aiz koku uzreiz foreli nolēca. Pamēģināsim noķert. Ir. Ja nezinu, vai tā ir tā pati. Aizgāja pie koka. O, ir. Man arī zaceps. Vēl forelīti. Ričam lielākās šodien. Un es tie akmeņi tik lieli tur aizķerās, nevar dabūt ārā. Oh. Roteri. Šitam atvajag sāķis jau padauzījies ir pa akmeņiem. Uzliksim sudraba krāsu. Šī tā te pārējie visi baigi lielie, man te liekas, ir. Tiekot trešā numura. Labi, uzliksim šito. Ups. Nogriba. Tā arī gadās. Labi, lai bišķi paskaidrojās, pamināšu atrast viņu. Nogriba roteris man. Jā. Ko? Nē, es ņēmu no kasa, nokrita no rokām. Pamēģināsim atrast. Kaut kur te apmēram iekrita. Jādabona līdz gruntī roka. Paveicās. Paveicās. Es jau domāju, pa mīnusiem viens roteris stulbumu pēc, bet nē, paveicās. Atnācām līdz tam lielajam bebra aizprostam, kad mēs pagājušais beidzām. Kā iziet cauri, pa straumi laikam nebūtu prāta darbs iet. Paiesim līdz tā vietai, ko traktori brauc pāri, vai ne? Tad arī pietiks, metīs mieru. Tad tālāk sākās tieši tas dziļais gals. Tur būs tagad vispārīgi pāri galvai. Te šobrīd vēl tā var pabradāt. Baigās traumi. Te man bija pagājušreiz pirmā copīte. Te, kad tur kaut kāda auga kokā stāv.
Aiziet jāpaskatās. Tā ir aukla. Ir aukla. Tāda pati gruntene, man tā liekas. Jā, rekur piesiet pie koka. Un atkal ir astāta aukla. Ja, te ir rekur āķis galā. Parasts šitās te āķis. Es domāju, viņi kaut ko uzliek virsū. Un tad pēc tam vienkārši nāk pakaļ. Un tur gazūs galā stāv foreli vai kas. Šito nokodīsim nost. Viņš ir vienkārši šitās tāds kā žāklīts. Šitāds te. Labi, šo mēs izmetam krastā. Tā, lai viņam viņš neatradīs, kurš te liek viņas. Bet es varu iedomāties, kurš viņš liek. Vienīgā māja, kas te blakus ir. Ilgu laiku klusums bija. Ļoti paņēma. Bet te kaut kādas lielākas ir. Jo šitik liels mums pagājušais bija ļoti maz. Vai ne? Izmēr ziņā, jā. Izmēr ziņā bišķi lielāks. Pa centimetru. Nav pa centimetru, pa 3 centimetri. Nē, patīkamāk ir, kad lielākas ņem nekā tās mazās. Viņas arī baigi lielās nav paši pa sevi. Es domāju, jau pat tumšu paliek. Tāpēc tās foreles neņem. Mums te palika kaut kādi 50 metri, ko iet. Tas būs arī viss. Pirmais ir baigi liels ūdens līmenis. Otrais, man tā liekas, jau pat tumšu. Es domāju, vajag arī saulaināku dienu. Un tad arī būtu labāk. Bet tā kā šodien ir arī 28. augusts, un 1. septembra sākās liegums, līdz ar to šitais ir otrais video šajā kanālā pa forelītēm. Un tas arī būs šogad arī pēdējais. Bet, diezgan interesanti. Ja nebūtu bijuši tie lieti, tas ūdens nebūtu tikai lielā augstā līmenī, es domāju, mums būtu lielāka iespēja noķert lielo, vismaz mēra forelīti, kas ir no 30 cm. Visi atnācām līdz noteiktai vietai, kur bija paredzēts tāda copīte. Šoreiz bija zivis mazāk, bet izmērs bišķi lielāks, pa centimetru. Tā kaut kā. Neko darīt. Labi, te jau tiekamies. Gan jau kaut kur citur, kādām citām zivīm. Tagad būs septembris. Septembrī brekšu laiks. Paskatīsimies pa bedrēm, pabraukāsim un noteikti līdeks. Septembrī man vēl sacensības. Pēdējais posms Hengurē 5. Tā kā jā, video vēl būs.